Esam atbraukuši ciemos Kanciem pie veiksmīgu uzņēmēju. Divos vārdos izstāst, kas tu esi un ko tu dari. Labdien! Jā, mani sauc Ivars Reinhards. Esmu uzņēmuma VVL Houses īpašnieks un valdes loceklis. Kā tu tiki līdz uzņēmuma īpašniekam? Kāds bija tas tavs uzņēmējs stāsts? 25 gadus es nodarbojos ar būvniecības un ražošanas biznesiem. Tā kopš 1997. gada kādu laiku strādājot ar nekustamo īpašumu attīstībā un apsaimniekošanā, kā arī būvniecībā. 2005. gadu mēs bijām pabeiguši vairākus lielus projektus. Es nostājos izvēles priekšā, ko darīt tālāk, kādus projektus attīstīt, kādu biznesu virzīt tālāk. Un tad ap 2005. gadu bija jāpieņem lēmums, kurā biznesa nozarē, kurā mēs tālāk turpināsim savu darbību. Un izanalizēt esošās tirgus situācijas, nākotnes plānus. Un tad mēs nonācām pie tādas idejas, kad koku paneļu ražotne, tas būtu tā nozare, kurā mums būtu gan perspektīvas, gan arī šī ražošana mums pašiem būtu interesanta. Tad mēs atradām tādu burvīgu teritoriju kā Kalncīms. Man patīk šī ideja pārņemt to vēsturisko vietu, pieredzi, auru. Tad mēs 2005. gadā nopirkām daļu no šīs rūpnīcas, sākām veidot šeit ražošanu. Ļoti interesanti. Es esmu ļoti daudz dzirdējis, ka labi biznesi vai tādi ilgi biznesi, viņi dzimst tajā brīdī, kad tu savieno kaut kādas vairākas nozares. Šī gadījumā tev bija nekustamā īpašuma pieredze, tev bija ražošanas pieredze, un tad tu saprati, ka tu vari to salikt kopā. Un tev bija arī interesanti vispār tas virziens, un tad no tā dzīvo projekts VVL Houses. Jā, tas bija loģisks iznākums mūsu iepriekšējā darbībā, un tas bija tā kā nākušais solis izaugsmē. 2006. gadā mēs atvērām šeit ražošanu. Gan arī vienlaicīgi mēs atvērām gan logu ražošanu, koku logu ražošanu, gan atvērām māju ražošanu. Tad šeit mēs esam paneļa ražošanas cehā, šeit sākās ražošana. Tad tiek ievesti koku materiāli, kuri visi mums ir certificēti, pārbaudīti. Un tālāk mums ir divas CNC ražošanas iekārtas, kas šos kokus saskaņā ar programmas rādītājiem sagarina noteiktos izmēros, tālāk no kuriem tiek ražoti paneļi. Nomarķēti un tālāk viņi dodās uz ražošanu. Jā, tad šis ir viens no 3 ražošanas cehiem, kuru mēs izgatavojam paneļus. Tad šeit tiek ražots gan pats karkas, tiek no sazāģētiem dēļiem veidojās paneļi, kurus uz galdiem sastiprina kopā, un tālāk šos paneļus pildi jau ar pildījumu saskaņā ar projektu. Ja. Tad visi materiāli, vate, OSB, pats koka rāms tiek iepriekš sagatavots, sazāģēts. Šeit notiek šī paša paneļu montāža un pildīšana. Projektētājs, kad uzstājas konkrēts izmērs arī vatei un konkrēts izmērs OSB, tad šeit viņi tiek piegriezti, tur piegriež OSB, tiek uzkraut uz ratiem un nogādāti pie galdiem, kas daudzkārt pātrina to ražošanas procesu, un tādā veidā mēs iegūstam ražīgumu. Savā darbības laikā mēs esam saražojuši un uzbūvējuši vairāk kā 600 mājas. Logi mums ir, man liekas, visās Eiropas valstīs. Katram uzņēmēja stāstam ir apakšā grūtie pārbaudījumi. Varbūt izstāsti, kā tu tiec tiem izaicinājumiem. Kā tu kā uzņēmējs, 25 gadus, saka, viens un tas pats uzņēmums, vēl projām sniedz tos pašus pakalpojumus. Kas ir tev noturējis saglabāt šo fokusu? Katram uzņēmumam tad mēdz būt šīs grūtības, un arī mums viņas ir bijušas savā pastāvēšanas laikā. Mēs neesam metuši plinti krūmos, viņas esam pārvarējuši. Viens no uzņēmuma principiem, protams, ka mēs ļoti lojāli attiecamies gan pret mūsu darbiniekiem, gan pret mūsu klientiem, mūsu sadarbības partneriem. Ar visiem vienmēr mēģinām precīzi un laikā norēķināties. Ja arī gadās kādas grūtības, tad mēs risinām šos jautājumus, nevis mūkam kaut kur, ja, un nedibinam jaunas uzņēmumus un nepazūdam no redzesloka. Ja. Daudz klienti arī zina, ka mums var uzticēties un kad mēs savus apsolījumus un apsolītos darbus veiksim. Tā lojalitāte un solījums pret to klientu, pret partneriem, pret pārējo pasauli, tas ir numur 1, un pēc tam jau ir tas... Jā, šī biznesa sfēra, kurā mēs esam, ražošana, būvniecība, mēs viņu neesam nodibinājuši uz vienu dienu. Mēs pirmkārt saprotam, ka mūsu partneri, tā ir mūsu vērtība, un mūsu labu sadarbības partneri ir dubulta vērtība. Un mēs ievērojam šos principus, kad mēs strādājam ilgtermiņā. Jā, tad tā lojalitāte, man liekas, jo dārgāks ir tavs produkts, ko tu tirgo, jo šīs, par ko tu runā, man liekas, ir svarīgāk. Jo tā nauda, tā atbildība, ko tev uztic klients, viņa ir lielāka. Ļoti, ļoti liela vērtība, man liekas, šobrīd biznesā. Jā, noteikti uzņēmuma kvalitāte sastāv no vairākām sadaļām. Jau viena no tām ir, protams, uzticamība sadarbībā, kvalitatīvs produkts, un tas viss viens otru papildina.
Tā, mēs esam tagad mūsu logu ražošanas cehā. Tad viss sākās ar zāģmateriālu līmētām brusēm. Bruses tiek sagarnātas, tālāk ar šo aparātu viņas iegūst precīzi pareizu formu. Šā četrpusīgā ēvela, caur kuru mēs viņu tātad garinām. Tālāk mēs izmantojam Šveices instrumentu ražotāju frēzes, kuras izmantojam profilējot un tapojot, veidojam jau šo konkrēto logu struktūru. Šī prese, kas tālāk šo gatavo rāmu sapresē, mēs izmantojam finger joints stiprinājums. Tad tiek salīmēt un sapresēt, noturēt kādu laiku, līdz loks iegūst stingru noturīgu formu. Tālāk tiek pieslīpēts, nolīdzināts un sagatavots krāsošanai. Krāsošana notiek 3 etapos. Tātad pirmais etaps tiek impregnēts, tiek apstrādāts ar gruntskrāsu. Tālāk notiek divas krāsošanas etapi. Tad viņi apiet vienu apli, tālāk tiek pieslīpēti, vēl pielabotas pēdējās nianses. Un tad notiek gala krāsošana, un gala krāsošanā viņš atkal nožūst. Izejot šo apli, kad viņš ir nožūst, viņš ir gatavs jau tālāk montāžas ceham. Kad loks ir gatavs, atliek tikai stiklot un ievietot gala furnitūru, tiek novietots ražošanas līnijas. Kad loks ir gatavs, pilnīgi samontēts, tālāk viņš tiek iepakots un sagatavots nosūtīšanai vai nu klientam, vai tiek nosūtīts uz mūsu mājas cehu, kur mēs viņu vai nu iestrādājam mājās, vai arī kopā ar paneļiem sūtam tālāk uz objektu. 2006. gads, tas bija interesants gads, līties 2006. sākās 2007. un sākās lielais krīzes laiks Latvijā. Mums paveicās, jo mums tā pamata ideja bija uzreiz startēt uz eksportu tirgot visā Eiropā, Skandināvijā un Eiropā. Jums ir, ka vienam krīze ir iespēja, otram ir zaudējumi. Krīze vai nu dod tev iespēju attīstīties, saprast, kur tu esi kļūdījies un optimalizēt visu savu un pārdomāt savu ražošanas pareizību, jeb savu biznesa pareizību un tajā pašā laikā atrast arī papildus iespējas. Man liekas, ka VVL House radīja tādu nelielu trendu, jo es zinu, ka Latvijā vispār šis biznesa virziens ir ļoti daudz uzņēmēji tur ir mēģinājuši, ir kaut ko darījuši. Un vai jūs arī nepalaidāt tādu trendu, kas aizgāja, kad visi sāka strādāt eksportā, viņi ieraudzīja iespējas un kad tas nepavilka visu to tirgus turieni? Jā, vienu brīdi mēs sākam skaitīt, cik no VVL House izauguši līdzīgi ražošanas uzņēmumi. Mēs tikām pie kaut kāda skaitļa 10. Vai nu tie darbinieki, kas pie mums strādājuši, vai nu tie, kas pārņēmuši šīs idejas, ir tālāk veidojuši savus uzņēmumus, citi aizejot ar mūsu klientiem, citi vienkārši izveidojot savus uzņēmumus. Un tas arī saprotams, jo šī nozara Latvijā attīstās, un ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā arvien vairāk un vairāk pieprasa koka mājas. Tātad pieprasījums rada piedāvājumu. Visiem paneļiem līdz nāk paneļu montāžas schēma 3D, un tad pēc šīs schēmas panelis tiek samontēts un arī tiek pārbaudīta viņa kvalitāte, līdz ar to kļūdas nemēdz būt ražošanā. Šie lielie paneļi uzlabo mājas montāžas tempus un arī kvalitāti, jo māja sastāv no mazāk elementiem, jo viņi ir stabilāki un arī ātrāk montējās. Tāpēc, saliekot viņus kopā, jau veidojas moduļi, un tālāk moduļi tiek sūtīti uz moduļu cehu, kur notiek moduļu ražošana. Taču aiziesim apstīties, arī moduļu cehu parādīsim, ja? Jā. Mēs pabeidzām šo cehu, kurā mēs moduļiem veicam iekšdarbus, gala apdars darbus. Jūs tos moduļus var savienot pēc tam un taisīt lielākas arī telpas, ja? Jā, moduļos var būvēt līdz pat 5-6 stāvi. Ja? Tad moduļus liek kopā un veido arī liels dzīvojums mājas. Kas pēc tam bija vēl tādi lielākie pavērsienu punkti, kur tu jūti šis izmainīgie manu domāšanu, biznesa līmeni? Mēs neizdarījām lielāko kļūdu, kā daudz ražošanās dara, kad paņem liels finanses līdzekļus, iegulda viņus, cer, ka šis bizness attīstīsies. Mūsu attīstības etapi bija attīstīt šo ražošanu pa soļiem. Protams, ka mēs izmantojot šīs teritorijas vietas status, izmantojām arī daudz subsīdijas. Un tas deva mums tādu iespēju attīstīties pakāpeniski. Mēs bijām uzkrājuši diezgan liels savus naudas līdzekļus, bet paralēli kopā ar Eiropas līdzekļiem mēs attīstījām šo ražošanu etapos, un šī attīstība nav beigusies arī šodien. Šobrīd īstenībā ir ļoti daudz iespējas, jebkuriem uzņēmējiem iet un izmantot šos subsīdijas, viņas ir tiešām visās malās. Tā ideja ir, ka jūs attīstat vienkārši par etapiem, bet varbūt var 2 vārdos izstāstīt, kā šie etapi notiek. Kā viņi tavā prātā rodās, vai tas ir loģisks nākamais solis,
Vai tas ir, tu izdari kaut ko vienu, tad saproti, kas ir nākamais? Tā biznesa attīstības ideja ir tāda, ka, protams, ir jaudas vai arī jaunu produktu attīstība. Ja. Tas viss atkarīgs, protams, no daudz dažādām lietām. No tirgus tendencēm, ja, no tirgus pieprasījuma, no iespējām. Jaunu produktu atkal ir tāda lieta, ko mēs ieviešam regulāri. Tas varbūt kaut kādās nelielās niansēs, vai tas ir kā jauns produkts moduļu mājas, ko mēs sākam ražot jau, 4-5 gadus atpakaļ. Un šogad mēs esam pārgājuši jaunā etapā, kad šīs moduļu mājas mums ir tapusi jauna ražotne, kurā mēs varam ražot jau aptuveni pēc aprēķina jau 500 moduļiem gadā. Šī būvniecības stils, kāpēc viņš ir tik labs, tāpēc, ka tev ir ideāli apstākļi, lai nodarbotos ar būvniecību. Jā, viens galda pāris un brigāde no 5-4 cilvēkiem saražo vidēji 6 paneļus dienā. Nozīmē, ka dienā mēs varam saražot 48 paneļus. Cik vajag vienai mājai plus mīnus paneļus? Vienai mājai, atkarībā no mājas izmēriem, tad aptuveni ap 100 paneļiem. Jā. Ok, viena māja 2 dienās? Viena māja 2 dienās, jā. Okay. Tu varbūt vari idejas pastāstīt, man liekas, ka tas, par ko šodien viss pasaules vairāk runā, ir laiks. Vai cik ir cilvēkam no idejas līdz realizācijai, jeb cik viņam vajag laiku, lai dabūtu to māju gatavu pie sevīm? Tad moduļu māju būvniecība ir patreiz ātrākais būvniecības veids pasaulē. Viņi ekonomē šo laiku gan objektā, gan arī kopumā. Jā. Un arī izmaksas ir stipri zemākas nekā būvniecība organizēt tradicionālā veidā objektā uz vietas. Jo ātrākā būvniecības veids kā rūpnīcā, kur ir tam pielāgot darba galda, telpas, instrumenti, nav zinām patreiz. Lai saprastu, ka tāda, piemēram, 3-stāvu māja, kas sastāv no 2-stāvu, kas sastāv no kādiem 20-30 apartamentiem, var līdz atslēgai pabeigt mēnešu, pusotru laikā objektā. Kad parastā būvniecības aizņem gadu. Un tad viss šīs izmaksas, kas ir objektā, viņas tiek samazinās 4-5 reizes. Jā, tā ir milzīga starpība. Protams, tāpēc arī izvēlās šo būvniecības veidu patreiz. Ja es esmu klients, es gribu uzbūvēt māju, kāds man ceļš ir jāveic caur jums, lai nonāktu pie gala rezultātu? Viss, protams, sākās ar klientu ideju. Klients atnāk ar savu ideju, vai tas ir skiču projektu vai arhitektūras projekts, kuru klients vēlas uzbūvēt. Tālāk, protams, mēs gatavojam, kā ar rūpnīcu, mēs gatavojam tāmas, mēs gatavojam tehniskos projektus, montāžas projektus, kraušanas projektus, pašu produktu. Mēs produktu aiztransportējam, produktu mēs samontējam. Tas, ko rūpnīca veic šos darbus. Jā. Kad paneļi ir gatavi, tad šis mums ir iekraušanas cehs, kurā mēs tad viņi ir jau sapakoti pēc noteikta zīmējuma, iekraušanas plāna. Visi paneļi, kā jau mēs redzējām, ir plēvēs, tad viņiem nav bīstams mitrums. Tad viņi dodās uz objektu, jau iepakot plēvēs, un arī iekraut viņi tiek iekštelpās, līdz ar to mitrums pie paneļiem netiek. Šeit mēs saliekam paneļus pēc jau iepriekš sazīmētas schēmas, un fūra dodās mums jau konkrēti pie klienta uz objektu, kur viņus gaida montāžu brigāde, krāns. Sākās montāžas darbi. Es zinu, ka katrā biznesā tā produkta attīstība kaut kā notiek viena pēc otra. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tev notika šī produkta attīstība, ar ko jūs sākāt, kā jūs nonācāt šeit? Jā, veidojot šo ražotni, mēs bijām ieplānojuši jau vairākas produktu grupas, kura viena otru papildina un kura rada tā saucamo sinerģiju ražošanā, jeb ekonomiju. Ražojot mājas, ir arī pieprasījums piegādāt logus. Ja, un tad mēs ražojam gan logus, gan mājas. Un to visu saliekot kopā, piepildot, veidojas moduls. Tad viss šīs ražotnes viena otru papildina un rada pozitīvu efektu gan izmaksās, gan ražošanas jaudās, termiņos, cenās un tā tālāk. Un šī sinerģija, uz kur jau mēs gājām pašā sākumā, un patreiz tas strādā. Jā, tas, man liekas, produkts, kad es arī pats redzu vispār biznesā, kad klienti grib visu gatavu. Viņi negrib ar neko ņemties, un īstenībā, ja mēs tāds loģiskais, man liekas, ceļš arī jebkurā biznesā ir, ka tu spēj nodrošināt no A līdz Z to visu ciklu, un jūsu gadījumā tā ir būvniecība. Es laikam saprotu, kāpēc tas būvniecības stils paliek arvien populārāks. Kad priedi izaug līdz 70 gadiem, viņi ir, kā jebkurš augs, viņš savu dzīves ciklu beidz, un tad viņi tiek zaļēti, un no viņiem tiek veidotas mājas, un tad šis CO2 tiek saglabāts, ja šis koks nevis sapūst vai sadeg, bet ja viņš tiek saglabāts, tad tas rada vidēji pozitīvu efektu.
Jā, man liekas, ka to par ekoloģiju vismaz runājot, man liekas, ka tieši būvniecības procesā, kas notiek tiešām uz vietas kaut kādās būvniecības vietās, man liekas, ka tiešām tā ne tikai tas, ka varbūt tas ir lētāk un ātrāk, bet arī materiāls tiek precīzāk izmantots, pareizāk netiek izniekots. To es arī, man liekas, esmu redzējis. Energoefektivitātes ietver ne tikai nosiltināt māju, bet arī ražošanas cikla efektivitāti, darbspēka efektivitāti, šo izbūves efektivitāti un arī naudas un laika ekonomiju. Tad viss šis kopā saliekot, tad patreiz pasaule, Eiropa nonāks pie tāda slēdziena, kad moduļu mājas tomēr ir visefektīvākais. Un arī tādēļ viņas tiek diezgan daudz tirgu pieprasītas. Galvenais iegūms šim mājām, šim būvniecības veidam ir ekoloģija, tu minēji, cena un laiks. Mēs šobrīd atrodamies VVL House officā, kas ir Kalnciemā. Es zinu, ka šis arī ir jūsu produkts. Varbūt vari pastāstīt divos vārdos par šo ofisu, par šo būvi. Protams, kad mūsu kā māju ražotājiem arī office ir veidojam paši. Tad šeit mēs esam apvienojuši dažādas tehnoloģijas, kā būvēt mājas. Un arī šeit viņš ir kā showrooms, kurā mēs esam izlikuši arī mūsu produkciju, kuru klienti ierodoties var apskatīties un reāli pataustīt, kas ir mūsu produkcija. Protams, kad visi klienti vēlās apstīties rūpnīcas ražošanu. Un tad šī ir tāda vieta, kur apstīties, kā tas produkts izstās gala gala izpildījumā, kad viņš jau ir iebūvēts mājās iekšā. Es esmu dzirdējis, ka koku karkas mājām ir viena slikta īpašība, ka tās ātri atdziestot. Vecs stereotips, kas ir cilvēku galvās, kad koka mājai ir zema enerģijas inerce, un tas ir slikti. Pie mūsdienas apkurs veidiem es teikšu, tas ir ļoti labi, jo patreiz tiek izmantot gudrās apkurs, kad regulē enerģijas patēriņu, kad viņš ir vajadzīgs un kad cilvēks ir ārpus mājas, tad viņš samazinās. Koka karkas mājas ļoti ātri uzsilst un ļoti ātri nezaudē siltumu, jo viņa izolācija ir daudz lielāka nekā standarta būvniecības veidam. Vodiņu krāsnes mēs vairāk nelietojam un vēlmi kurināt jums, piemēram, brīvdienu māju noteikti nebūs. Un, kad jūs tur ieradīsieties, jums vajadzēs pusotru dienu kurināt, ja jums ir klona, grīda un mūra sienas. Jā, tad šī gadījumā koka karkas māja attālināt, jūs varat uzsildīt pa stundu vai pusotru. Tādā veidā jūs iegūstat komfortu, lietot šo māju, kad jums ir nepieciešamība, kā arī ekonomēt siltumu, samazinot vai paceļot šos siltuma rādītājus. Varbūt var pastāstīt, kādi ir galvenie iemesli, kādēļ klientam jāizvēlas būvēt mājas pie jums? Mēs esam radījuši produktu, kurš ir cenās pieņemams klientiem. Mums ir ļoti laba tehniskā pieredze. Arī mūsu jaudas un kapacitātes ir salīdzinoši liels priekš Latvijas tirgus. Ja? Un tad mūsu galvenais klients, uz ko mēs fokusējamies un ar ko mēs vēlamies sadarboties, tas ir klients, kas būvē vairākus projektus, ja? Kas būvē vai nu ciemats, vai kuriem ir ilgtermiņa attīstības plāni. Protams, mēs arī būvējam ik pa laikam arī mazākus projektus un individuāliem klientiem. Mēs arī piedāvājam klientam arī pēcgarantijas servisu, un līdz šim visi mūsu klienti ir bijuši apmierināti ar mūsu piegādāto produkciju un sniegto servisu. Ja vairāk kā 5 gadus mēs arī veltam uzmanību jaunu tehnoloģijas pētniecībai. Kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultāti mēs veicam vairākus pētījumus. Mēs atrodamies Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības inženierzinātņu fakultātē, būvmateriālu būvizstrādājumu katedras telpās. Tradicionāli koku karkas ēkām izmanto minerālvats vai akmensvats siltumizolāciju. Mēs veicam kādus zinātniskus pētnieciskus darbus, kas ir nepieciešami Latvijai, Latvijas būvniecībai un, protams, arī skatoties uz Eiropas kontekstu. Šī projekta ietvaros mēs radām jaunus ekoloģiskus materiālus, kā piemēram kaņebu betonu, ko varētu nākotnē izmantot VVL Houses, lai padarītu savas ēkas vēl ekoloģiskākas un vēl dabai draudzīgākas. Zinātniskie sasniegumi tiek integrēti uzņēmēju darbībā, lai veicinātu to attīstību. Zinātne veicina uzņēmēju darbības attīstību. Man kā uzņēmējiem gribētos no tevīm dzirdēt tādu, kā no uzņēmēja pieredzi, gribētos dzirdēt, kā tikt pie rezultātu. Kas ir tas, kas ir jādara, lai tu kā uzņēmējs sasniegtu rezultātu? Jā, jautājums nav vienkārši. Ja būtu viena recepte, droši vien visi viņu zinātu, visi viņu izmantotu. Protams, ir jādara tas, kas patīk, ja, jo tad ir rezultātam vēl nāk klāt prieks strādāt. Protams, ir jāanalizē, ko tu dari,
ir jākonsultējās ar speciālistiem katrā nozarē, jo viens cilvēks nav uzņēmums. Ja? Ir jābūt speciālistu grupa, vai viņi ir outsourcēti vai uzņēmumā, kuri var sniegt kvalitatīvus šos pakalpojumus. Un, protams, ka tirgus jāsako tirgus tendencēm. Vai arī jālauž tos tirgus tendences, bet tas nav viegli. Jā, tas laikam tāds dara to, kas tev patīk, savāc labu komandu un skaties, kas notiek tirgu, lai neiet kaut kādās nozarēs, kas iet uz leju, bet otrādi. Tad mēs esam tādā, mēs redzam, kā izskatīsies nākotnes būvniecība. Tendence šim būvniecības veidam ir ļoti lineāri uz augšu, viņi pieaug katru gadu.